Sveiki, mīļie draugi! Šodien būs nākamais stāsts ar nākamo piemēru, ko var atrisināt ar Valērijas Siņeļņikova metodēm. Un šodien gribēju pastāstīt stāstu no savas dzīves. Parasti ir tā, ka tu atrisini problēmu un ļoti bieži aizmirsti par to. Un sāc risināt nākamo. Bet dažreiz ir tā, ka rezultāts pārsteidz tik ļoti, kā tu pēc tam atceries šo darbu. Un šodien būs stāsts tieši par šādu notikumu, kad pēc problēmas risināšanas es biju ļoti pārsteigta par rezultātiem. Nu tad lūdzu stāstu. Kādā brīdī es vienā dienā pieķeru sevi pie dīvainām domām. Es sapratu, ka notikums, kas nenotiek tieši ar mani, ir pilnībā pārņemis manas domas. Un notikums lūk bija sekojošs. Mana labākā draudzene pateica, ka viņa ar vīru šķirās. Man tas bija milzīgs satricinājums, jo viņi vienmēr šķita ļoti saskanības pāris, un nekas neliecināja par to, kā viss varētu pārvērsties šādi. Un, protams, man bija ļoti žēl par šo situāciju. Es pārdzīvoju gan par viņu, gan par viņas tuvajiem un domāju, vai varu kaut kā palīdzēt. Taču pēc kāda laika es pamanīju kaut ko svarīgu, kā es pārdzīvoju pārāk stipri. Ka es atkal un atkal domās atgriežos pie šīs situācijas, jūtu satraukumu, nemieru, iekšējo spriedzi. Un es saku kāpēc tā? Kāpēc tieši šī situācija mani tik ļoti dziļi aizskar? Un ieskatījos sevi un sapratu, ka īstenībā šīs notikums, draudzenes šķiršanās, mani atsauc atmiņā manas pašas bailes, ka es sapratu, ka manī arī ir bailes no šķiršanās, un tāpēc šī situācija tik ļoti mani uztrauc. Un kā jau transformācijas meistarēs nevaru palikt dzīvojot ar šādām bailēm, man taču arī attiecas uz pašpilnveidi. Un es sapratu, ka man ir jāstrādā ar šīm bailēm, un sāku meklēt, un izrādījās, ka tās ir dzimušas jau mana bērnībā, jo, lai gan es uzaugu mīlošā un labvēlīgā ģimenē, bija reizes, kad mani vecāki ļoti stipri strīdējās, un šobrīd es pat vairs neatceros, no kurienes toreiz radās šī doma. Varbūt kāds to pateica, vai arī varbūt es kaut kur to izlasīju, bet tieši toreiz bija pirmā reize, kad es iedomājos, ka ja nu viņi izšķirsies, kā es dzīvošu, kas ar mani notiks. Un tas toreiz nenotika, taču pašas bailes palika dziļi manī. Un es sāku strādāt ar sevi. Arī šādiem gadījumiem Valērijam Siņeļņikovam ir ļoti jaudīga metode. Un tas, ko es gribu šodien pastāstīt, nevis par tehniku un darba gaitu, bet par rezultātu. Lūk, interesantākais bija tas, ka, kad darbs bija pabeigts, notika kaut kas tāds, ko es nemaz negaidīju. Es domāju, ka es esmu atbrīvojusies tikai no bailēm, no šķiršanās. Taču pēc kāda laika es pamanīju kaut ko ļoti interesantu. Ārēji mana dzīve gandrīz nemaz nebija mainījusies. Es joprojām gatavoju vīram vakariņas, joprojām rūpējos par māju, centos radīt mājīgumu. Taču es pēkšņi sapratu, ka ir mainījies pats svarīgākais. Ir mainījies iemesls, kāpēc es to visu daru. Bija mainījies iemesls, kāpēc es to visu daru. Agrāk
kaut kur dziļi sevi dzīvoja man nemanāmās bailes, kā ja es nepagatavošu vakariņas, es būšu slikta sieva. Ja mājās nebūs kārtība, es būšu slikta sieva. Ja nebūšu pietiekami laba, es būšu slikta sieva, vīrs pārstās mani mīlēt un izšķirsies. Es nekad sev to neteicu skaļi, taču šīs bērnības bailes nemanāmi vadīja daudzus manus ikdienas lēmumus, manu rīcību. Un tagad to vairs nebija. Un gribu jums pateikt, ka nekas nav mainījies. Es vēl joprojām gatavoju vakariņas, vēl joprojām kārtoju māju. Taču mainījās mana motivācija. Es to daru nevis tāpēc, ka baidos pazaudēt savas attiecības, tāpēc, ka baidos, ka no manis izšķirsies, bet tāpēc, ka man ir patiesas prieks parūpēties par cilvēku, kuru es mīlu. Es gribu par viņu rūpēties, gribu rūpēties par telpu, kurā mēs dzīvojam. Un tā ir pavisam cita dzīves kvalitāte. Tad, kad tu pieņem lēmumu un rīkojies nevis baiļu vadīts, ir īpaši bērnības baiļu vadīts, pēc 20, 30, 40 gadiem. Bet pieņem lēmumu no objektīviem apsvērumiem, no tā, kā gribi parūpēties, gribi kaut ko izdarīt, gribi tiešām nest labumu sev un citiem. Un, manuprāt, šo saprast, tā ir viena no vērtīgākām dāvanām, ko cilvēks var sev uzdevināt. Un tāpēc šodien beigās vēlos jūs atstāt ar vienu jautājumu. Ja pavisam godīgi jūs paskatītos tagad uz savu dzīvi, cik daudz lietu jūs darat mīlestības dēļ un cik daudz baiļu dēļ? Padomājiet par šo.